Reku Gauručs ielīdz bildi ir, kā viņš... Nu, būtu Edži iesīts vārtos, būtu uzvarējuši Medveščak, ne? Čau visiem! Kāds noskaņojums augstajā ziemas laikā? Jā, zinām, tās pēdējās spēles mūsu spēlētāji līdzjutējas nav iepriecinājuši, bet mēs turpinam cīnīties. Un ļoti gaidīsim jūs jau nākamajās spēlēs, un ļoti īpaši gaidīsim kādu no mūsu lielā izlozes trauka, jo, dargie draugi, mēs jums atgādinām joprojām. Visi Latvijas biroji piedalās lielajā akcijā pirmā reize birojā, jo 100 punkti kādā no Latvijas birojiem, kompānijām ir kāds, kurš nekad nav bijis uz Rīgas Dinamo mājas spēli. Un ņemot vērā, ka tagad jūsu atbalsts mums ir vajadzīgs ļoti liels, mēs darīsim visu iespējamo un neiespējamo, lai jau nākamajā spēlē jūs visus iepriecinātu. Un, kā zināms, pie mums viesosies viena no Austrumu konferences favorītiem Omskas Avangards. Tas notiks 13. janvārī, un tūdaļ pat mēs izlozēsim, un es ļoti ceru, ka iepriecināsim kādu no mūsu pretendentiem uz pirmo reizi, kur jūs varēsiet ar saviem kolēģiem braukt uz arēnu, atbalstīt mūsējos un izbaudīt visas tās privilēģijas, ko izbauda pirmā reize. Un tas ir Latvijas finieris. Nu ko, teiksim, piezvanīsim Latvijas finierim. Latvijas finieris varētu visi ierasties pie mums, ne? Tad arēna būtu pilna. Nu, mums jau jāskatās, cik to biļetīšu ir palicis. Omskas Avangards vienmēr ir bijis tāds neparocīgs pretinieks, spēcīgs, bet, nu, darīsim, ko varēsim, un katrā ziņā to 5 mājas spēļu maratonu uzsāksim jau nākamajā trešdienā. Un tad ir 13, 15, 17, 19, 21, 2 dienas pauze, 25, 27. Tā kā apņēmības pilni. Es ceru, jūs arī esat būt arēnā Rīga kopā ar mūsējiem. Latvijas finieris strādā. Latvijas finieris neceļ klausuli. Latvijas finieris joprojām strādā. Labdien! Labdien! Vai Juris? Lūdzu? Vai mēs piezvanījām uz Latvijas finieru? Nē, Latvijas finieris nepiezvanījāt. Nepiezvanījāt? O, labi, ok. Atvainu. Gadās. Ok, atā. Jā. Bet Normundam mēs esam piezvanījuši? Jā, Normundam, jā. Normundam no Latvijas finieru. Nu jā, pareizi. Rīgas Dinamo, Armands Simpsons jūs traucē. Sveicināt, Simpsons. Sveiks, Normund. Nu ko, mēs gribam iepriecināt jūsu lielo kompāniju un uzaicināt uz pirmo reizi arēnā Rīga pret Omskas Avangardu. Ko teiksi par tādu piedāvājumu? Par labs piedāvājums. Jūs esat piedalījušies mūsu akcijā pirmā reize birojā, un tikko mēs veicām izlozi, un tā laimīgā loze ir kritusi tieši uz jūsu kompāniju. Tā kā priecāsimies jūs 13. janvārī redzēt arēnā Rīga, nu un cerams, ka ar jūsu atbalstu tas hokeja rezultāts pēc spēles būs daudz pozitīvāks. Kurā datumā? 13. janvārs. Jūsu diena ir 13. janvārs, tā ir nākamā trešdiena, kad pie mums viesojās Omskas Avangards. Kādēļ man ar jums sarunāt, jo man ar cilvēkiem jāsarunā. Noteikti mēs atbrauksim gan pie jums ciemos, gan arī sīkāk un smalkāk visu izstāstīsim. Nu ko, Normunds no Latvijas finiera bija ļoti pārsteigts. Es ļoti ceru, ka arī Latvijas finiera darbinieki būs ļoti pārsteigti, kad līdz viņiem nonāks šī te jaukā ziņa, ka trešdienas spēlē mēs dzirdēsim ļoti lielu atbalstu, kas nāks tieši no akcijas sabiedrības Latvijas finieris. Turpiniet pieteikt arī savus uzņēmumus, ja gadījumā jūsu ofisā ir kāds, kurš nekad vēl nav bijis Rīgas Dinamo mājas spēli atbalstīt klātienē mūsu spēlētājs. Atbalsts ir nepieciešams. To mēs gribam sajust no jums un gaidīsim no jums. Pirmā reize tiekās ar jums arēnā Rīga. Atā!